Un tad, kad atnāca garais apraksts, pirmais, lai cik netipiski nebūtu, man atvērās Lea. Jo viņa bija kaut kā pirmā laikam bija ielikta. Un es izlasīju visu, kas ir, kas nav. Izlasīju, un arī bija video. No video viņa man likās vispatiesākā. Lai gan es negribu lietot vārdu slikti. Viņa, kāds būtu īstais vārds, ļoti angļu valodas zināšanas, ja angļu valodas prasme pielietošana bija zemā līmenī, teikšu tā. Un līdz ar to bija ļoti grūti. Es 3 reizes klausījos, lai saprastu, ko viņi teiktu. Es pieļauju, ka ļoti daudz no tā nobīstos, kad kā mēs komunicēsim. Man tas nebija tas šķērslis, man patīk tas tiešums, atvērtība, tā video, ko es saskatīju. Video man Lea vienkārši pārliecināja. Tad bija parādīja ģimenei, tad viss bija skaidrs, jā, tad ņemam šito, tad ņemam šito. Tad nebija varianti, ka varbūt paprasām vēl kādu. Nē, tas nebija tas stāsts. Vienkārši bija skaidrs, ka viņi būs ar mums. Tā viņi bija šeit. Tad, kad es izlasīju visu informāciju, es redzēju, ka viņai ir dzimšanas diena. Tas bija īsi nedēļa, pirms mēs pieņemām lēmumu, ka viņa būs mūsu ģimenē. Un tad es informēju AFS-u, par to, ka, lai dod man to iespēju, īstajā dienā viņai uzzvanīt un informēt par to, ka latviešu ģimene ir atrasta. Protams, visa informācija tika nosūtīta AFS, un tad, kad viņai 9. jūnijā bija dzimšanas diena, zvanīju video zvanā. Protams, viņa necēla. Es noteikti arī neceltu no sveša numura. Un tad es uzrakstīju viņai WhatsAppā uzreiz ziņu, kāpēc tāds neatbildēts zvans, svešs numurs, un labi, lai redz, ka Latvija. Aizrakstīju, kas mēs esam, ko, kas un kā, gribēju apsveikt dzimšanas dienā, un tā. Un tad viņu atbildēja. Uzreiz 15 minūšu laikā atbildēja. Es rakstu vēlreiz atpakaļ, vai drīkst uzzvanīt video zvanā. Protams, ka drīkst. Uzzvanījām, protams, video zvanā, apsveicām viņu dzimšanas dienā. Komunikācijā piedalījās viņas brālis. Brālis runāja ar mani angliski, jo viņa tepat blakus bija. un, protams, priecīgi, happy visi. Un tad mēs tā kaut kā uzsākām. Tas bija mūsu pirmais video zvans viņas dzimšanas dienā, ka iepazīstinājām ar sevi. Informācijai. Pa vidam Lea atsūtīja man ziņu, vai varam sazināties vēlreiz, ka viņa labprāt gribētu parunāt, atsūtīt man jautājumus, un viņa bija sagatavojusi, cilvēks bija centies. Viņas sazvanījās, viņai bija jautājumi sagatavot, kas viņas interesē. Viņai interesēja, kā izstās istaba. Viņai interesēja, vai būs atsevišķi istaba vai ne, lai gan tas bija rakstīts. Bet tas viss ir fajn. Es ļoti respektēju, jo viņi izrādīja interesi par to, ka viņai tiešām interesē, kur viņa būs. Tad es saku, viņa prasīja, lai aizsūt bildes, kādas bildes, līdz pagriezīšu kameru un es tev parādīšu. Viss fajn, viss notiek. Un mēs jau step by step jau sākām veidot. Labi, tad bija tie Jāņi. Man liekas, tad bija Jāņi. Mēs parādījām, sūtījām video, kā mēs svinam Jāņus. Kas viņus sagaida, kur parādījām laukus, uztaisām vēl vienu video zvanu, saku, ka tev būs jāravē zemenes, un tīri tā for fun. Un tad mēs bijām aizbraukuši ceļojumā uz Ungāriju, tad aizsūtījām bildes, ka mums patīk arī ceļot, un tīri tā vienkārši ievedām step by step. Tā visā ritmā, kā tas mums tā notiek. Meita dziesmas svētkos piedalījās, tad vēl sūtījām no dziesmas svētkiem mazu deju uzvedumu, kur viņi dejoja, tīri tā, lai redz, kā tas ir, jo tas tajā brīdī bija svarīga lieta. Un tad mums tā, kad katru dienu tā nebija, reiz 2 nedēļās mēs tā apmainījāmies ar informāciju, un arī viņi sūtīja man informāciju, ka viņi ir ģimenes fotosesija pieņemsim, tad viņi man bildes atsūtīja, tad es zināju, kā viss skatās family. Viņa atbrauc uz šejieni. Viņas mamma man atsevišķi vēl atrakstīja ziņu par to, ka mēs esam viņu iedrošinājuši, ka mēs esam atvērti. Man liekas, ka mammai arī bija tāds atvieglojums, jo zinu, ka bērns ir drošās rokās. Un sūtīja bildes arī no lidostas, ka viņi visi kopā atvadās no Lea. Un man jau ir svarīgi, lai cilvēks jūtas labi. Speciāli neietekmējos no masu saziņas līdzekļiem, gan attiecībā uz kultūru, gan attiecībā uz visu pārējo, ko ēd, ko neēd. Nevācu šo informāciju, nav ko, lai pielāgosimies viens otram un skatāmies pēc situācijas.
Tātad sajūtas, pirms viņi ieradās, man patīk cilvēks pārsteigt. Man ir svarīgi, lai cilvēks, kurš ienāk mūsu ģimenē, jūtas labi. Tas ir tas, ko es izdarīju. Es iedomājos sevi, ja mans bērns dotos projām, kas būtu tas, ko es sagaidītu, lai mans bērns sagaida. Un tas cenšos to visu darīt šeit, jo es iedomājos viņas vecākus savā vietā. Un kā Lea jūtās, tad man bija svarīgi, lai ierodoties viņu šeit jūtas gaidītu. Kas tas, ko es izdarīju? Ņemot vērā, kad mēs apmainījāmies ar informāciju, mēs apmainījāmies ar bildēm, man bija bildes. Es nopirku lielu foršu fotorāmu, saliku, nezinu, cik viņai tur tās bildes, visas bildes, ko man bija atsūtījis, no lidostas, saliku visas ģimenes bildes, kur viņa ir, kur vecāki ir, kur brālis, māsa, kur vecvecāki, kur mīļā foršā māsīca ir. Uztaisīju fotokolāžu, viņai viņa pie sienas stāv. Dienā, kad mamma atsūtīja lidostas bildes, vēl ātri steidzu printēt un ātri vēl mainīju bildes, jo man likās, ka vēl foršāk iedirētos. Un līdz ar to, kad pirmais tas sajūts, kad tu ierodies, ka tevis savējās sejas tevis sagaida, man liekas, tas ir tāds baigi fine, baigi ok. Ar ko vēl domāju? Man vajag vēl kaut ko, man ar to ir par maz. Tad es pasūtīju mini donatus Welcome Home, lai radītu to sajūtu, kad tiešām viņai gaidīja. Un dienā, kad mēs satikāmies, kā tad ierašanās bez puķiem, man tas liekas pašsaprotami. Un tad mēs devāmies viņas sagaidīt. Un kas man palicis ir atmiņā visvairāk, tad, kad mēs iegājām skolā, jaunieši nāca pretī. Mēs paši tikko ieradušies, meklējām, kur mums iet. Jaunieši nāca mums pretī, vesels bariņš, un es ieraugu Leo, un es redzu, ka viņi meklē ar acīm savu ģimeni. Man likās so cute, un man liekas, ka viņi ieraudzīja, man jau ir Leo, where is Leo? Un tad mēs tā saskatījāmies, vēl baigi pa gabalu, bet vismaz tad viņi, man liekas, jutās atvieglot, kad viņas ģimene ir ieradusies, un tas bija tas pirmais sajūtas. Bet tas man liekas tā, tu esi šeit atbraucis tāpat kā, nezinu, visi man sagaidīt lidostā ar puķiem un ģimeni sagaidīt. Tas man liekas pašsaprotami. Neatkarīgi no tā, vai tā ir lidosta, vai tā ir, nezinu, skola šī gadījumā. Ja tu dodies uz lidostu, tas man liekas tā ir, sportists arī mēs sagaidām ar ziediem, es šeit neredzu atšķirību. Tas ir tādi, jā. Tad man liekas tā, man ir svarīgi radīt to sajūtu, ka viņi gaidīt. Viņi tika gaidīti, ir gaidīti un būs gaidīti. Viņi ienāca mūsu ģimenē. Mēs centāmies iedrošināt. Uzreiz noteicām visu, kas ir, kas nav. Un man ir svarīga ģimenei komunikācija. Bez komunikācijas no-go. Līdz ar to man bija svarīgi, lai viņi arī runā. Bet runāšana mums bija kā bija. Bija žestikulācija. Jārulē mīkla. Piš, rulējam mīklu. Labi. Pirmais vārds, man liekas, ko... Bet tā bija, es atnāku no darba mājās, un es nesaprotu, kāpēc ir piš, un tad man stāsta, kas ir piš. Izrādās, tā ir rulējuši mīklu. Pirmais, man liekas, sarežģītais vārds, ko viņi iemācījās, bija cepeškrāsnis. Latviski. Jāstāsta, ka tu atnāc no skolas, te ir cepeškrāsnis, ja tu gribi kaut ko uzsildīt, jāliek cepeškrāsnis. Bet, lai atvieglotu procesus, mēs arī sākotnēji lapiņas līmējām ar franču, angļu un latviešu valodu, bet mēģinājām radīt vidi tādu, lai viņi justos kā mājās, kā savējā, nekā savādāk. Un lai viņai būtu brīva sajūta, kad viņi var jebkurā brīdī pienākt pie manis vai pie tēta, pajautāt, lai ar bērniem būtu komunikācija, ja vajag kaķi izstumt no istabas ārā. Tā, lai viņi jūtās kā savējā. Un tā kā centāmies to valodu tā, ka, ja viņi mācās latviešu un angļu paralēli, divas valodas, un tad mums arī jāmācās tā franču valoda, bet ņiferšteina. Nesaiet kaut kā mums ar to valodu. Bet step by step, un šobrīd jau viņi runā ļoti labi angliski. Viņi ir iepraktizējusies, viņi lasa arī grāmatas angļu valodā, viņi pat izrāda iniciatīvu, ka viņi grib to angļu valodu apgūt. Latviešu valodu nav tik labi, tā nav dažiem prioritāte, bet ir lietas, ko viņi saprot, mēs zinām. Un ir lietas, ko viņi nesaprot, tas tikai normāli, nevar visu apgūt. Bet ņemot vērā, ka viņi pati padziļināt, lasot grāmatas, studējot, ejot cauri to valodu, vismaz angļu valodu attīstīt, tad jau tas nāca pats par sevi. Sākumā bija ļoti bikli. Ja kaut ko nesapratām, izmantojām Google Translate.
mēģinājām žestikulēt vai rādīt, atrodam bildi ātrumā Google, kā tas izskatās, un tad no franču uz latviešu valodu, un otrādi. Nu, kaut kā tā, bet mēs negribētu teikt, ka atstām rokas ātru nemāk un cīnies pati. Nu, nē, mēs gājām, komunicējām, katru dienu ar viņu runājām, un tā, lai ir drošāk. Nu jā, nav jau viegli divas valodas uzreiz ķert un tvert, ja tu angļu valodu tik labi nezini. Tā tas viņai, man pašai ļoti liels izaicinājums. Nu, kaut kā tā. Kaut kā tā. Ne, tas mums nebija šķērslis, tas, ka viņi nemācēja vai tik labi nezināja valodu. Tas nebija šķērslis mūsu komunikācijai ikdienā. Iedibinājām jaunu ģimenes tradīcijas, jāsaka tā, pateicoties viņai. Viena no tām bija, kad viņi gatavoja ēst, ēst un gatavo. Tad viņi vairāk izvēlās to, ko viņi Francijā ēd. Mums ir ļoti iecienīts apple scramble. Tas ir tāds favorite deserts mums. Ļoti daudz gatavoja viņi arī pastas, un pastas, man liekas, bija pamatā. Manējie jaunieši ir izlapuši, viņi neēd papriku, un līdz ar to viņi brāķē, bet mēs ar tēti ar gardu mutēdām un mēģinājām, lai viņi neapvainojās, ka bērni neēd. Es saku, paši vainīgi, ka neēdīs. Gan jau izaugs un ēdīs, bet lai tas nav šķērslis negatavošanai. Un tad reizi nedēļā, tagad ir tā bišķi savādāka, kā uznāk, vai ne, bet tur bija tā ar apzināti vecāki tiek apzvanīti, ko taisīt, ko netaisīt, un saldos taisīt, cepumus cep, un banānu kēksus, banānu maizi taisīja, taisa, un šokolādes cepumus, jā, teicu. Un tas mums ir tā ir tāda tradīcija. Un apple scramble, man liekas, tagad, ja viņi profesionāls ir, bet pirmajā reizē kaut kas ir jātaisa, un tad prasīt, tu teici viņai, pieņemsim tā, dabūja receptu un komunikāciju, ko, kas un kā. Un tu jau zini, kā viņi tur, ko prasa, un pēdējās vakariņās arī taisīja, un prasīja mammai recepti, ko kā. Es jau tikai es tiešām es pat izbaudu, jo tas ir savādāk. Mēs lietojam savādākus garšvielas, savādākus produktus, un viņi lieto savādākus. Un tās cits garšas kārtiņas. Un otra tradīcija, ko mēs iedibinājām, svētki ir jāsvin. Un reiz mēnesī, 22. datumā, kad mēs viņu satikām, mēs svinam svētkus. Un katru mēnesi mums ir kūka ar atbilstošo svecīti vai ar svecītēm. Un tad mēs tā atzīmējam pavadīto laiku. Nevis tā, kad vēl palikuši, skaitam mēneši, cik ir palikuši, vai, nē, mums tas kopā būšanas process, tad mēs vienkārši pagājis mēnesis, viņa ģimenē 2 mēneši, 7 mēneši. Priekš kam tas ir vajadzīgs? Kāpēc tu to dari? Tā kā tas ir klasiskais jautājums. Nē, viss jau forši, bet kāpēc? Tad taču par to nemaksā. Nav jau vajadzīgi, lai par to maksātu. Man ir tāda iekšējā sajūta, mums ir tāda sajūta, ka mums to vajag. Labais vairo labo. Tā kā kaut kā tā, bet tā, visi tā, forši. Neviens jau neko, bet pirmais, kāpēc? Kāpēc tu to dari? Tas ir tāda drīzāk cilvēkiem tāda nesaprašana, priekš kam tev to vajag. Šī ir papildus stress, papildus izdevumi un vēl nezinu kas. Mēs to tā neuztveram. Mēs to uztveram viši savādāk domājuši. Ko mēs esam iemācījušies? Es gribētu drīzāk, ko ģimene ir ieguvusi. Mēs esam vairāk saliedēti, apkārtām. Vairāk rēķinamies viens ar otru. Mēs vairāk uztamies no mājas ārā. Ko? Kas? Nu? Tev ir uzlabojusies angļu. Wow. Tā kā tev bija tik slikti. Ok. Jā, ir vērtusies tev labāk. Man ir slikta angļu valoda, bet tagad ir jau labāk. Tad tas ir ieguvums, labi. Ok, tad pieauguši arī mācās. Tā kā ir valodas esam vairāk apguvuši ikdienā. Redzi, bērns lepojas, redzi? Tā kā. Nē, es jau vairāk par to, jā, valoda tā ir viena lieta ikdienā, ja tu nerunā, tad ir savādāk. Bet es vairāk par to, ka tas ieguvums ir, man liekas, visai ģimenei. Respekts, pieņemšana, ka tev ir cits cilvēks papildus mājās no citas kultūras un ka tu esi spiests ar viņu komunicēt ne savā mēlē, bet angļu valodā. Puiši arī ļoti
pieņem un iet un ņemās, un mums ir kopīgie spēļu vakar arī šad un tad. Un tas ir tāds, kad jaunākais 8-gadnieks tur aiziet un uzspēlēt patās basketbolu, tas tā liek vēl forši super. Tā kā, un tas, ka mēs vairāk izkustamies arī paši no mājas, jo tā nedēļa baigā vāverē visu laiku skrien, tad tagad vismaz tev ir iemesls nesēdēt mājās, bet vienkārši braukt, kaut ko skatīt, pētīt. Un ja sākotnēji bija situācija, kāpēc mums ir jābrauc, es saku, vai nu braucam visi, vai nebraucam neviens, mums ir ģimenē tāds princips. Tad tagad ir mamma, kur mēs tagad brauksim, kur mēs atkal brauksim. Un tad mēs esam daudz ko redzējuši, daudz ko piedzīvojuši, un tas tikai ģimene vēl, man liekas, tā vairāk saliedē. Un vismaz var pavadīt to sestdienas svētdienu kopā ar ģimeni, nevis sēdēt, nezinu, televizorā vai ārā vai vienalga. Tas, man liekas, tāds kopā būšanas mirklis. Lai nav tā, ka tu sēdi mājās, ja tev nebūtu mūsu gadījumā mēs brauktu. Jā, mēs kaut ko brauktu, bet noteikti ne tik bieži. Mēs atrastu kaut kādu citu alternatīvu, ko darīt vai nedarīt, vai vienkārši čiliņā neko nedarīt, jo tiešām tā nedēļa ir ļoti liels skrējiens, pulciņi, treniņi un vispārējais, un ka gribas vienu dienu neko nedarīt. Bet tagad, man liekas, tas skrējiens ir tik liels, ka tu nemāki, man liekas, pat apstāties, jo tev liekas, kaut kur ir jābrauc, jākustās, kad, ja tu apsēdīsies, kaut kas ar tevi nav kārtībā bez mazliet, bet tas ir forši, jo tu redzi kaut ko vairāk, tu atklāji kaut kādas netipiskās Latvijas vietas. Ir vietas, kur mēs esam bijuši 77 reizes, ir vietas, kur mēs pirmo reizi aizbraucam, un tad, kāpēc mēs par to nezinājām, tāpēc arī nezinājām. Tā kā ir daudz, kas jauns, kas ir iegūts, un es jau vairāk par to, kad kā ģimene mēs esam kā viens vesels, kaut kā tā. Es visiem saku, arī kolēģiem saku, nav problēmas ar risinājums. Viņi kurai problēmai var atrast risinājumu, vai tikai gribēt. Mēs izrunājām visus, kas ir jāzina, kur, ko, kā, lai viņi jūtas droši. Mēs radījām to brīvības sajūtu, kad viņai jājūtas kā mājās. Un ir kaut kas, tad vienkārši jāņem un jāprasa. Bet es vairāk gribu teikt, kad viņa pielāgojas mums, nevis mēs viņai. Viennozīmīgi. Tā kā mums no tā nekas daudz nav mainījies. Drīzāk tur jau jāprasa ir viņai, kā viņa ir pielāgojusies. Bet man liekas, mēs no pirmās dienas esam ļoti labi. Tas connections ir bijis baigi labais. Un līdz ar to mums nav bijis problēmas ar pielāgošanos. Vienīgā metode ir komunikācija. Ja tev ir komunikācija, ja tu ar viņu runā, ja tu izrādi interesi, ja tev tas interesē, tad attiecīgi tu dabūni rezultātu. Ja tu nerunāsi, ja tu laidīsi visu pašplūsmā, tad tā var izstāst, bet ja darbojies, ņemies, tad arī tā viss paliks. Mans mērķis nav atstāt teku darbojies. Nē, tu esi mūsu ģimenē, tad attiecīgi mēs komunicējam kā līdzvērtīgi. Tā kā nav metode, vienīgā ir komunikācija. Ja ir komunikācija, ir vispārējais. Ja komunikācijas nav, tad attiecīgi lec ārā, man liekas, visādi zutas un blusas. Es gribētu teikt, ka tas pamats ir pirmsākumi, viennozīmīgi, un mēs to pamatu jau sākām veidot dienā, kad viņai bija dzimšanas. Mēs vēl pāris dienas atpakaļ par šito runājām, atcerējāmies, kā tas bija, un tas bija tik, so excited, un ka zvana, un dzimšanas diena. Tā ir varbūt mūsu privilēģija, kad sakrit, kad viņai ir vasarā dzimšanas diena, ar to brīdi, kad mēs viņu izvēlējāmies. Bet gaidīt, ka tagad es te ieradīšos un tagad mēs te esam, laikam, ja gribi tādu individuālāku pieeju, tad attiecības ir jākopja. Mēs to darījām pirms ierašanās. Un man liekas, ka tas to te palīdzēja, tas viņi zināmā mērā iedrošināja, jo tad viņi zina, kur viņi iet, viņi zināja, kā mums iet, mēs dalījāmies ar šo informāciju, viņiem bija vieglāk līdz ar to iejusties, saprast, kas mēs pa ģimeni, kas mēs pa fruktiem esam. Tā kā man liekas, ka tas ir pašu pamats radīt to vidi, lai viņi justos šeit kā savējā. Un es domāju, ka mēs to tā ļoti veiksmīgi jau pašos pamatos jau to tā arī uztaisīju. Ar to visu kolāžu, ar donatiem speciāli, ka tu tiec gaidīt. Man liekas, ka tas ir tā baigi fine. Un es iedomājos, ja mans bērns viņam gribētu braukt. Kas ir tas, kā es gribētu, ko mans bērns sagaida. Un attiecīgi arī mēs izturamies pret lietām.
Un arī bērniem es mācu izturamies pret citiem tā, kā tu gribi, lai viņi pret tevi izturās. Un tas ir tāds pamat princips. Un attiecīgi mūsu tāda nostāja ir tāda. Un tā mēs arī te savā burbulī dzīvojam. Pareizi, ja kaujās, tad kaujās visi, ne? Tas arī, ko es neteicu, ja tu esi ienācis šajā ģimenē, tad rēķinies. Nekur neizstups. Vai nu ar mums, vai nu pret mums. Tad jāpieņem šīs mājas noteikumi. Un, ja vajag, visu darām kopā, pareizi. Un tad brauksim mājā, brauksim uz laukiem, tāls būs līdzi, vai arī būs līdzi, pirmo reizi viņi kaut ko sēs. Ja būs jau kā stādīs kartupeļus, ravēs šitos te zemeņus, kā tas viss ir priekšā vēl, kas mums vēl sagaida. No pirmās dienas mēs esam mamma un tētis, tā mēs arī uztveram viņu. Es viņu kā... ģimene, man viņa ir kā meita, franču meita, un es visiem tā arī saku, franču meita, es viņai esmu latviešu mamma, otrā ģimene. Viņa ir ļoti, man pielikusi, neslēpšu, ļoti, jau no pirmās dienas, ļoti, kur es, tur viņa, kur viņa, tur es. Tā kā tiešām, mamma ar meitu. Esam ciemos, tad viņa vaktēs mani, kur es esmu, kur es apsēdu, viņa blakus man sēdē. Ja kaut kur būs jāiet, tad droši var iet, labāk pasēdēs pie manis. Tad mēs parunājam, ja viņi kā varbūt biklāk jūtās kaut kur svešā vidē. Tā kā jā, tad viņi tā bišķi tā kā gribētu teikt, ka tā mani vairāk vaktē. Bet es tā mīlu, es uztveru ļoti pozitīvi, tas tā forši, ka tu, jā, kad ir cilvēks, kas augst tavu uzmanību, kad viņi nejūtās atstumts, un es viņu tur tā pačubinu pa laiku. Nav tā, ka mēs atnāk, tagad sēdi vienkārši, un tagad 3 stundas sēdēs, kamēr mēs brauksim mājās. Nē, iesaistam maksimāli kā varam, lai viņi jūtas brīvi. Tāpat, ja viņi jūtās, nērti noteikti, vai kaut kāds savs kā pareizais vārds ir kompleksi. Savi kompleksi viņi mazie. Bet, sveša vide, sveši cilvēki. Un tas viņai ir tāds labens. Labais tēls vai jaunais, ka vienkārši, savēji, ja tu zini, kā tad jau ir atkal citas ģēles. Bet ir situācijas, jā, ka viņi ir tā tuvāk man. Komunicēt ar viņu mums ir automātiski ir angliski, bet mēs jau pie galda nerunājam angliski. Mēs runājam tā, ka ja kāds kaut kur ir pajautāt, nezinu, mēs ēdam, tad kaut ko viņai pajautājam. Tas ir angliski, bet savstarpēji mēs runājam latviski. Tā kā tīri tā, un ja grib man liekas, ka vajag pārtulkot, tad es ātri pārtulkoju, un saka, jā, es sapratu. Vai arī mēs kaut ko runājam, un viņi pasmēla līdzi ar mums, un tad es saprotu, ka viņi saprot. Bet tas tā kā, man liekas, automātiski ir, kad tu sāc runāt komunicē ar viņu angliski, bet savstarpēji mēs ģimenē nē. Speciāli angliski, nē, latviski viņai ir jāmācās latviešu valodu. Tā kā, jā, tā nevar citādi, nebūs motivācija, zini. Un es ļoti priecājos, ka rītā mums tos franču tusiņus šeit noteikti, kad brauks franču meitenes, un te būs bourgeois, tā kā gaidu to. Atceros, ka tā reizē, kad bija spāņi ir karstasinīgi, tie ir vispār, un par ka viņi salaiž kopā, tad būtu Un tad negribu teikt, ka pietrūkst tas, bet tā ir forši dzirdēt to franču valodu, kā tas ir šeit viena lieta, ka viņi pa telefonu runā, bet tas ir tā, ka tu nedzirdi, ko viņi runā, ka viņi pat ar sev runā, bet te būs jaunieši, un tas ir tāds, redzēt, būs interesanti, jā, būs interesanti. Ko es ieteiktu? Pirmām kārtām izvērtēt tos plusus un mīnusus, tad, kad uzzini informāciju par to, ko tu plāno uzņemt, vai tas atbilst tas, ko tu vēlies sagaidīt. Izvērtēt jaunieša, tas ir tas, ko jaunietis dara, pielāgot viņu jau sākotnēji tam savam dzīves ritmam. Ja viņš ir sportists, ja jums ģimenē ir sportists, tad varbūt tiešām izvēlēties sportistu, nevis kaut kādus, jāšanas sporta veidu. Lai gan tas arī sportists, bet viņas, kas tev sagādā lielākas grūtības, jo tu jau gribēsi tā, lai viņš dara to, ko viņš ir darījis līdz šim. Varbūt kaut kādas jaunas iespējas, bet tas jau no jaunieša atkarīgs, cik tā viņš ir gatavs. Otrs, es ieteiktu noteikti nebaidīties izaicinājumiem, mēsties drīzāk līdzi, izdzīvot un censties saprast, kas ir kas, kāpēc ir tā ne savādāk. Un noteikti pamats pirmais, ko es arī teicu,
komunikācija. Kad mums tas ir, ja mēs runājam, to es arī bērniem saku, es nevaru palīdzēt, ja jūs nerunājat. Es varu palīdzēt tikai tad, ja jūs runājat. Un tas bija tas, ko es arī uzreiz pateicu. Ja ir jautājums, ja ir problēmas, nāc un runā, saki, risināsim. Tā kā, jā, noteikti radīt vidi, lai bērns tiešām justos kā mājās. Jo, ja viņš sajūtīs to sajūtu, ka viņš tiek gaidīts, tad es esmu pilnīgi pārliecināta arī par to, ka, ja viņš jutīsies labi, gaidīts, tad arī nebūs problēmu. Viņš sajūtīs, ka tu neesi, ka tu esi atstums un es te neesmu savējies. Mēģināt jaunietim to vidi radīt patīkamu un ar bērniem runāt savējiem. Tad būs cilvēks, kas pievienojas ģimenē un ka mēs izturamies vienādi, ka mēs nešķirojam. Man liekas, ka tas arī ir būtiski, kad tu izturies līdzvērtīgi kā pret savējiem. Un ka viņš ir, nezinu, no Francijas, Spānijas vai no Japānas. Tam nav nozīme manā redzējumā. Nebaidīties riskēt un ņemt to, ko šis projekts dod. Pieredzi, apmaiņu, pieredzi. Tad jau tālāk jau no pašiem ir atkarīgs, kā tu to pieredzi veido. Vai viena lieta, ko jaunietis ir no šīs pieredzes sagaidīt un iegūt, un otra lieta kā ģimene. Tas, ko tu vēlēsi. Saskatīt to labo, pozitīvo, jo, manuprāt, arī bērni no tā mācās. Viņi saprot, bet tas taču forši. Man liekas, ka viņiem arī, kad aiziet uz skolu, pie manis dzīvo franču meitene. Jaunākajam 8-gadniekam atnāk čalis ciemos, un viņš arī mācās skolā franču valodu. Saka, tagad tev ir iespēja runāt franciski, bet mums nerunā, bet tāds respekts uzreiz. Un man liekas, ka viņiem arī tāds, ka pacēs bišķi laktiņi tiem jauniešiem, ka pie manas mājās ir, ka mēs neesam tikai uz maniem franču mīļi. Forši, Man liekas, tas tāds kopējais pasākums ir tāds labs. Un tad vēl, ko es varu ieteikt ģimenēm, ja ir uzdevumi no AFS iesaistīties visai ģimenei. Mums bija ļoti fun process par prezidentu Macron. Un tas bija, mēs filmējām to visu 2 stundas, mēs bijām pārsmējušies līki, kā tas process te notika. Man liekas, bet atrast kaut ko tādu un pēc tam to visu realizēt, mēs bijām jāiet gulēt, pulkstenis ir 11, mēs vēl filmējamies, pārsmējušies, un tas bija actions. Un te ir, ja ir, tad ir jāiesaistās visiem, nevis ļaut pašplūsmā. Nē. Man liekas, ka tas arī, kad mēs iesaistām, visi ģimeni iesaistās kaut kādās lietās, tas ir baigais pluss. Tas viss notika tik spontāni un tik dabiski, man liekas, kad es jau, viņa saka, jātaisa tas video par es kā to vīzēju, viņa izstāsta, nodod informāciju pārējiem saviem frančiem. Un tad viņi tur tikai bija paši sataisījuši, domāju, Bog, pilnīgi garlaicīgi. Es saku, tad mēs būsim oriģināli. Tad mēs kaut kā makrūnas. Kāpēc tā ideja radās? Es pat nezinu. Makarūni. Es saprotu, ka tas tā ir lieka nasta. Jā, tas nav tas tāpat kā bērnam skolā mājas darbs, kad vajag tamborēt un tad māte sēž un tamborē. Bet, jautājums, kādu tu uztver un kādu ļaujies tam procesam. Mēs tam procesam ļāvāmies. Mums bija jautrs vakars, kamēr to visu salikām. Un tad vēl tētis izdomā, ka vajag fonā franču himnu uzlikt. Un tikai pēc tam tu sāc domāt, vai vispār tas frančiem ir pieņemami. Tikai pēc tam to izdomājies. Un tad tu prasījām, tas ir ok, vai saprot melno humoru, zini kā. Mums teica, ne ir for fun. Un tad, protams, ģimenēm tikai izsūtīts. Es saku, jā, tas ir apgrūtinoši, jā. Bet to vajag visu uztvert īsi. Protams, nevienmēr visi mājas darbi, kas varbūt ir bijuši tādi atkal. Bet šī gadījumā mēs no tā, mums tā bija pieredze. Es saku, mums tā bija tā tiešām pat viena no tādām foršām atmiņām, kā mēs to visu taisījām, pats sākums un prezidents un himna un makarūni, viss kopumā mums tā saliktās. Tas bija tāds aktivitāte vienam vakaram, bet ļoti laba aktivitāte.
Noteikti ņēmu vērā to, ko teica attiecībā, kas ir jāizrunā esošie jautājumi, lai tev būtu vieglāk, un to es noteikti ar visiem iesaku izmantot. Noteikti pārunāt, izanalizēt un vairākas reizes iziet cauri. Katrā ziņā vienīgais, ko es varu pateikt, kāda būs šī pieredze, ir atkarīga ne tikai no paša bērna, bet arī no paša ģimenes. Kā ģimene šo pieredzi uztver un kāds ir ģimenes mērķis. Man nebija konkrēts mērķis šim visam projektam, noteikti, ka ne. Es to uztveru kā tādu papildus izaicinājumu, papildus iespēju parādīt arī saviem bērniem, var būt arī šādi. Un noteikti to bērni arī, mēs visi esam ieguvēji zināmā mērā, jo tā ir starpkultūras vide, viss pārējais, ka te vienā ģimenē svešs cilvēks, ko tu nezini, bet jau mēs viņu zinām un saucam par savējo. Bet gribu teikt, ka tas ir baigi atkarīgs no pašiem. Nevar gaidīt tikai no jaunieša, kad viss notiks. Nē, te ir iesaistīts abas puses, un abas puses ir izvēlējušās šī gadījumā jaunietis braukt uz šejienu, un mēs esam izvēlējušies konkrēto jaunieti uzņemt šeit. Tas nozīmē, tā arī mūsu atbildība par to, lai viņi justos šeit, jo mēs ne tikai prezentējam sevi kā ģimeni, jo viņi pēc tam var mājās ģimenē stāstīt, cik viss ir labi vai cik viss ir slikti. No otras mēs prezentējam valsti, jo šeit jau tas arī ir būtiski, kad mēs esam ieinteresēti. Es domāju, ka AFS ir ieinteresēts, lai šeit uz Latviju kāds brauktu, nevis lai ir tie labie stāsti, nevis, kad ir visi slikti. Ne? Līdz ar to tas ir tā dubulta atbildība, es gribētu teikt, savas ģimenes reprezentācija un valsts reprezentācija, tā kā par ko tālāk jaunietis runās. Tā kā es ceru, ka par mums, ar šo jau mums puisis nebeigsies. To es arī zinu, ka viss vēl turpināsies. Un tālāk jau būs no mums pašiem atkarīgs, kā mēs noturēsim šīs attiecības. Tā kā, bet, jābūt tam iesaistītām abām pusēm. Nevar tikai paļauties uz vienu. Interesētībai jābūt mums apusējai.